Bet realitāte būs tāda, kāda būs ieņēmumi, ja lielākā daļa restorānu vispār aizvērsies. Vecrīga ir kā kapsēta tagad vasarā. A kas būs ziemā? Līdz ar to ļoti daudzi cilvēki brauks prom. Jauniešiem vispār ļoti vienkārši nopirkt vienvirziena biļeti un viņu vairs šeit nav. Valdībai ir svarīgi, lai būtu vīzija, kā šo valsti attīstīt, kādā veidā radīt pievienoto vērtību. Diemžēl šodien izskatās, ka tā ir vietā, lai veidotu profesionāļu valdību, tiek veidota kārtējā ierēģņu valdība, kura neko nesaprot. Un ja mani šodien ar valdības rīkojumu ieceltu kā galveno ķirurgu, kuram būtu jāveic sirds operācijas, jūs saprotiet, ar ko tas beigtos. Man nav tādu zināšanu. Bet politikā par ministriem var iecelt cilvēkus, kas nezina svešu valodas, kuri nesaprot, kā attīstīt ekonomiku, kuri dzīvē nav neko darījuši, un tā ir lielākā problēma. Ja jūs gribat kaut ko sasniegt, ir ārkārtīgi svarīgi, ko jūs dzīvē esat darījis. Jā, mani var lamāt, man var pārmest daudz ko, bet es nāku no biznesa vides. Es esmu radījis uzņēmumus ar tūkstošiem darba vietu, vai tie ir Rīmī veikali, kuri šeit strādā, gan viesnīcas esmu vērs vaļā, gan tirzniecības centrs, gan ostā esmu darbojies, ir reāla pieredze. Bet mums šodien ir virkne ministri, kuri vispār neko nesaprot. Un tad, kad kameru priekšā stāv cilvēki, kuri reāli dzīvē neko nav sasnieguši, un viņi tagad stāsta, ka viņi attīstīs ekonomiku, ka tautsaimniecība būs viņu galvenā prioritāte, bet viņi vienmēr ir strādājuši valsts pārvaldē un ir saņēmuši tikai valsts samaksātu algu. Viņi pat privātā sektorā nav strādājuši. Šodien kāda ir situācija? Mums ir par 1/3 vairāk ierēģņu nekā Igaunijā. Un mēs brīnamies, kāpēc Igaunijā lietas ir labākas nekā pie mums. Ja jaunā valdība nepieņems lēmumu par 30% samazināt ierēdniecību, tad nekas šeit nebūs. Un tad kāds teiks, paga, kā tad mēs cilvēkiem atņemsim darbu? Bet ja šie cilvēki visu mūžu ir strādājuši valsts pārvaldē, ja viņi ir tik labi, tad ja viņi noteikti dabūs darbu arī privātā sektorā. Nu, nevar būt tā, ka cilvēks visu mūžu strādā par kontrolieri valsts ieņēmumu dienestā un visu laiku kontrolē. Kā būs, ja visi viens otru kontrolēs? Jā, pensionāri, viņi ir jāuztura. Bērni ir jāuztura. Bet problēma ir tāda, ka ierēģņu pārāk daudz šodien, ja mēs saskaitām pensionārus, bērnus un valsts sektorā strādājošos, tad vienam cilvēkam šodien ir jāsamaksā nodokļi, lai 2 cilvēkus varētu uzturēt. Un pie šīs demogrāfijas, par ko mēs runājām, reālā situācija būs tāda, ka mēs to nevarēsim izdarīt. Mēs to šodien jau nevaram. Katru gadu Kariņš pēdējo gadu laikā aizņēmies vidēji 2 miljārdus eiro. 2 miljārdus eiro, tas ir parāds. Un jūs aiziet uz banku, aizņematies 1 miljonu un notērējiet. Jūs ziniet, ar ko beigsies. Jums būs bankrots, jums atņems māju, dzīvokli, visu. Viņi turpina palielināt parādu. Viņi nemaz nedomā atdot šo parādu. Un ja tagad šogad šis parāds sasniegs jau kādus 20 miljārdus, tas nozīmē to, ka nākamās paaudzes būs spiestas atmaksāt. Tie ir bērni un mazbērni. Protams, pensionāriem jāsaņem pensija. Bet šodien mēs nepelnām tik daudz naudas, lai varētu izmaksāt pensijas pensionāriem, skolotājiem algas, mediķiem algas. Mēs aizņemamies 2 miljārdus. Biznesā ir ļoti vienkārši. Ja jūs aizņematies naudu, ņemat kredītu, jūs iegūdat biznesā. Kāds mērķis ir biznesam? Nopelnīt naudu. Tad jums jāatgriež bankai ar kredīts, procenti un vēl jānopelna. Tā darbojas biznesa. Kariņš strādāja tā, aizņemās naudu un zina, ka viņam nebūs jāatdod. Un pateicoties kam, tad viņš ir kaut kādā veidā izturējis pēdējos gadus. Pateicoties jums, pateicoties inflācijai. Pagājušajā gadā, piemēram, PVN ieņēmumi palielinājās par vairāk nekā 500 miljārdu. Iedzīvotāja ienākuma nodoklis palielinājās arī par milzīgu naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka jā, dzīve kļūst dārgāka. Un viņi paņem šo sadārdzinājumu, kas tiek izņemts no visu nodokļu maksātāju labās kabatas un ieliek kreisajā kabatā. Jūs saprotiet? Tā nav jauna nauda, kas ienāk ekonomikā. Jauna nauda, tās ir investīcijas, kurām ir jāienāk. Tās ir jaunas darba vietas. Un reāli ir vienīgais avots, īstais avots, tas ir eksports.
Nevis tad, kad latvieši vai Latvijas iedzīvotāji tirgo viens otram preci vai pakalpojumu, bet tad, kad viņš tiek pārdots uz ārzemēm. Turisms, tas ir eksports. Jo vairāk turisti atbrauc, jo vairāk naudas ienāk ekonomikā. Simtiem miljoni var ienākt ekonomikā, pateicoties tam, ka vairāk turisti. Kāpēc šodien mums nav to turistu? Tikai tāpēc, ka valdība neko nedara, lai viņi būtu. Atbrauc tie, kas ir paši nolēmuši. Air Balticam simtiem miljoni tiek doti dotācijās, bet viņi nestrādā uz to, lai turistu būtu vairāk Latvijā. Viņi strādā uz to, lai vairāk būtu Igaunijā, Lietuvā. Ļoti bieži jauni cilvēki pamana, ka ir vieglāk nopirkt biļeti, kas iet tranzītā caur Rīgu uz Viļņu, uz Tallinu, uz Helsinkiem, uz Stokholmu, nekā patieši uz Rīgu. Tas nozīmē, kāpēc, lai turists lidot uz Rīgu, ja viņam ir lētāk caur Rīgu aizlidot uz citām Eiropas pilsētām un Baltijas pilsētām. Pirms kāda laika tika runāts, ka Latvija sasniegs Eiropas vidējo līmeni. Apskatieties vienotības programmā 2009. gadā. Tagad sociālos tīklos tā tiek publicēta. Viņi teica, 8 gados vidējais dzīves līmenis Eiropā tiks sasniegts. Kāds ir rezultāts? Mēs esam pēdējā vietā, praktiski visos. Kā viens populārs cilvēks teica, kura vārdu šodien neminēšu, vienīgā vieta, kur mēs esam pirmajā vietā, tas ir Skeletonā, tur, kur Latvijas sportisti ar galvu lejā brauc. Tāda ir realitāte. Uzdošu jautājumu. Kurš ir šodien apmierināts ar elektrības tarifiem? Paceliet roku. Kurš ir apmierināts? Kurš nav apmierināts? Tad nākamais jautājums. Kā sauc enerģētikas ministru? Kurš zina? Kā sauc enerģētikas ministru? Jūs zinat? Čudars. Saprotiet, jūs pat nezināt, ja kurš ir, Kariņš izveidoja ministriju. Es teicu, es esmu gatavs nobalsot par šo ministriju, ja tarifi tiks samazināti, ja nozare attīstīsies veiksmīgi. Ir pagājis gandrīz vesels gads, un jūs pat nezināt, kā sauc ministru. Es nerunāju par deputātu, es runāju par vienu no valdības ministriem. Un tagad, kā viņš saka, decembrī skatīsimies, kādi būs tarifi. Godājamie Latvijas iedzīvotāji, godājamā Latvijas tauta, ja tas šādi turpināsies, tad šai valstī ir beigas. Un tieši tāpēc šodien no šīs skatuves es vēlos skaidri pateikt, uzrunāt gan jūs, gan arī jauno nominēto ministra prezidenta kandidātu Eviku Siliņu. Godājamā Siliņas kundze, ja jūs neņemsiet vērā šīs problēmas, ja jaunā valdība neiesaldēs elektrības tarifus, ja nebūs skaidrs plāns ekonomiskai izaugsmei, ja nebūs skaidra vīzija, kā šī valsts attīstīsies, tad šī saima būs sevi izsmēlusi. Tas, par ko man ir skumīgi, ka šodien daudzas partijas ir pārdevušās vienotībai. Nesaukšu vārdu, jūs paši zinat, par ko ir stāsts. Visi grib būt valdībā, visi stāsta, cik viss būs labi, bet patiesībā viņu vienīgais mērķis būt valdībā. Varbūt mana stiprā puse un vājā puse vienlaicīgi tā, ka es nekad neesmu meklējis sev darbu un nodarbošanos. Biznesā es esmu veidojis biznesu pats, neesmu strādājis algot darbu un politikā nekad neesmu turējies pie kāda krēsla. Es vienmēr esmu skaidri teicis, ka ja mēs varam vienoties par reālu politiku, tad esmu gatavs atbalstīt un balsot un nodedzināt savu partijas reitingu valstī svarīgu lēmumu pieņemšanā, ja pat viņi būs nepopulāri. Bet, ja gadījumā mēs dzīvosim tikai uz parāda, tad nav jēga atbalstīt šo politiku. Un es skaidri arī saku Evikai Siliņai, ja nebūs šī plāna konkrētā, tad nākamais solis būs no 1. novembra. Mēs aktīvi rīkosimies un aicināsim visus jūs un visus tos neapmierinātos, kas šodien dēļ lietas vai citiem iemesliem vienkārši dara kaut ko citu, jeb vakaros skatoties televīziju, panorāmu, vienkārši kritizē visus iespējamos politiķus, bet paši neko nedara, ka mēs sāksim rīkoties, lai savāktu parakstus šīs saimas atlaišanai.
Un politiķiem ir jāsaprot, ka nevar būt tā, ka tevi ievēl un tu 4 gadus nedari neko. Ka tu vari mānīt cilvēkus, ka tu vari aizmirst visus solījumus, ko tu esi devis pirms vēlēšanām. Ir jādara viss, lai šī saime ir atlaista. Bet ja notiks brīnums, ja Evika Siliņa nāks un teiks, ka mēs gribam realizēt šādu politiku, ja viņa nāks un griezīsies pie mūsu partijas un teiks atbalsti, te ir laba politika, es neizslēdzu, ka mēs varam viņu arī atbalstīt. Bet ir jābūt piedāvājumam. Ja vienīgais piedāvājums ir kaut kādi amatu sadalīšana, jauni amati un nekā nedarīšana, tad mēs veltīsim visu savu enerģiju, lai šī saima tiek atlaista. Tāda ir realitāte, un to es šodien paziņoju Siliņas kundze. Ja jums izdosies sastiķēt šo valdību, tad noteicošais būs mūsu partijas Latvija pirmajā vietā atbalsts vai neatbalsts, ir konkrētā programma un cilvēki, ministri, lai nebūtu tādi čudari, čuģiki, kurus neviens nezin šai valstī. Valdībā ir jāstrādā cilvēkiem, kuri no pirmās dienas ir spējīgi uzņemties atbildību par savu nozari. Tikai un vienīgi profesionāla valdība. Es nerunāju par profesionāļiem, kurus jāmeklē kaut kur nezināmā vietā. Arī saimā ir profesionāli cilvēki, kas var ieņemt ministra amatus. Bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai partijas deleģē labākos. Ja viņi zina, ka šī ziema būs smaga, skarba, barga, būs daudz izaicinājumu Latvijai. Mēs esam globālā konkurencē. Joprojām mēs zinām, kas notiek Ukrainā. Karš starp Ukrainu un Krieviju nav beidzies. Mēs ceram, ka tas beigsies, bet, diemžēl, tas arī ietekmē mūsu valsti. Tā kā godājumā Latvijas tauta, darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu šo situāciju. Mans mērķis nav saimas atlaišana, jo redziet, te rakstīts atlaist saimu. Tas nozīmē atlaist arī Šleseru. Ja mana atlaišana palīdzēs atlaist Kariņu vienotību un sagraut šo esošo režīmu, es esmu gatavs iet uz šo atlaišanu. Un tad, lai cilvēki... Tad, lai cilvēki lemj, kurus tad vajag ievēlēt saimā, kurus nav. Noteikti mums iespējams jāaiziet uz mažoritāro režīmu kaut vai daļēji, ka puse deputāti tiek ievēlēt caur partijām, puse varētu tiek ievēlēt individuāli. Kāpēc? Ir svarīgi uzlabot saimas kvalitāti. Jo šodien saimā ir ievēlēti daudz cilvēki, kas dzīvē neko nav sasnieguši. Ne viņiem ir politiskā pieredze, ne viņiem ir kaut kāda biznesa pieredze. Viņi vienkārši ir ievēlēti, tāpēc, ka viņi bija konkrētā partijā. Un tad viņi ir tie galvenie runātāji, viņi galvenie eksperti. Tikko tika pieņemts lēmums piekdien vakar par parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba noslēgumu, par ko droši vien kāds vārds teiks Vils Kristopāns. Vienotības pārstāvi, Nacionālās apvienības pārstāvi un arī progresīvo pārstāvi darīja visu, lai piesektu šo konkrēto darbu. Tad, kad es teicu, redziet, šeit bija PNB banka, kuru tika izlaupīta. 100 miljoni tika izlaupīta. Jurašs dabūja 500 000 eiro kukuli no Guseļnikova, kurš aizlaidās uz Angliju tagad un tiesājās ar valsti. Mēs gribējām nopratināt Jurašu, Bordānu, neļāva. Teica, nedrīkst, jā. Griezās prokuratūrā sūdzībā, ka Kristopāns grib uzaicināt likvidējamo banku īpašniekus, lai atnāk un izstāsta patiesību. Jā. Izrādās, ka nevienu neinteresē tā patiesība. Ir vienīgā patiesība, tā ir vienotības patiesība, tā ir panorāmas patiesība, tā ir korumpētā sorosistu patiesība. Redzēsim, kādā amatā nonāks Sarmija Dēlerte, kas strādāja pie Levita pēdējos gadus. Viņi jau ir tā, kas rausta ļoti daudz žurnālistus. Un tad, kad žurnālistiem viens cienījams cilvēks teica, ka jūs jau esat daļa no šīs konkrētās varas, jūs jau šo varu atbalstat un arī veidojat, tad teica, nē, mēs esam žurnālisti neatkarīgi. Jā, ir neatkarīgi žurnālisti, bet režisori un tie, kas veido tās pārraides, un tagad es zinu šo operatoru jau sen, es viņu pazīstu kopš seniem laikiem, viņš ir strādājis godprātīgi. Bet vai to materiālu, ko viņš ir iefilmējis vakarā, parādīs, un kāds būs konteksts tam materiālam, to jūs ieraudzīsiet. Tie, kas bija šeit, jūs zinat, kas bija šeit, par ko mēs runājām, bet tie, kas skatīsies panorāmu, tie neredzēs, un tāpēc paldies Dievam, ka ir sociālie tīkli, kuros mēs parādīsim un atspoguļosim arī šo pasākumu un viedokļus, kas izskanēs. Tā kā godājumā Latvijas tauta, mums ir jāapvieno pēc iespējas vairāk cilvēki, nav citas iespējas.
Un tas, ko es varu teikt, jā, es esmu dzimis tad, kad bija Padomju Savienība. Piedzimu Ķēngaragā, jeb tā saucamajā Maskačkā. Jā, esmu bērnībā runājis gan latviešu, gan krievu valodā, un tāpēc man šodien nav проблема pateikt. Мы будем отстаивать интересы всех людей, которые здесь живут. Мы не будем делить людей на латышей и русских. Мы должны поддерживать всех. Mums jādara viss, lai uz Latviju nebrauktu bēgļi no Āfrikas, no citām pasaules valstīm. Mums ir jāatbalsta tie. Jūs apskatieties, visi balti cilvēki. Jā, realitāte tāda. No Eiropas atbrauks arī tie, kas ir citā krāsā. Bet ir viena lieta, tie, kas atbrauks, lai strādātu šeit, vai tie, kas atbrauks kā bēgļi. Un ja mēs nerūpēsimies paši par savu valsti, tad rezultāts būs acīm redzams. Valsts pēc kāda laika tiks pasludināta par bankrotu un vadību par maksātnespēju uzņēmumu uzņemās maksātnespējas administratori. Bet par Latviju uzņemsies atbildību Brisele. Kādā veidā viņi to izdarīs? Ļoti vienkārši. Viņi saka tā, mēs Latvijai dodam tik un tik miljardus Eiropas fondu. Ja jūs nepildīsiet tos un tos noteikumus, ja jūs neņemsiet katru dienu desmitiem tūkstošu cilvēku no Āfrikas, tad jums mēs nedosim fondus. Un jūs saprotiet, ko darīs valdība, kuru vadīs vienotība. Viņi izdarīs visu. Tāpēc, ka bez šiem fondiem viņi nevarēs izmaksāt pensionāriem pensiju, nevarēs skolotājiem algu. Mēs esam atkarīgi, mēs esam pazaudējuši savu neatkarību. Mēs esam par to, lai mēs izveidotu Nacionālo attīstības banku. Nevar būt tā, ka mēs esam ķilnieki un dzīvojam okupācijā, jo ir 4 bankas, kas kontrolē tirgu. Viņi liek procentus, kādus grib, viņi pieņem lēmumus, kuram ļaut strādāt, kurš nobankrotēs un tā tālāk. Tā kā mums ir jācīnās un jātur kontroli par šo valsti un jāvirzās uz priekšu, bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mēs būsim kopā. Un tieši tāpēc es gribu, kā nākamajam runātājam, dot vārdu jaunam